mums iet baigi labi īstenībā. Es varu pateikt, ka tiešām iestājās 2., 3. mēnesī, tiešām iestājās baigais miers patiesībā par finansēm, jo mums arī iet, mēs jau sākam pārplānot šo to, bet tādā labā nozīmē. Mums, es teiktu, baigi labi iet, baigi labā sajūta ir. Jo tiešām tā arī ir, kad ir visās pozīcijās tā nauda, tu viņu redzi. Ir kolosāla sajūta, ka tu zini, ka tu bērnam vari mierīgi aiziet apaus nopirkt. Tagad sanāk, mums ir 3. mēnesis, kopš mums viss ir ieviests, viss skaitās automātiski pāri, ir baigi forši. Tā kā vispār ļoti, ļoti labas sajūtas, un es redzu, ka mēs aptuveni varbūt pēc 2, 3 mēnešiem es pieņemu, ka mēs pārplānosim šo to, lai uzlabotu, pātrinātu tieši kredītu maksājumus. Tagad jau ir tiešām tas feelings ir par naudu, un finansējumi tiešām ir ļoti labs. Mēs pat ejam, mums ir atlikts randiņiem naudu, mēs ejam randiņos un beidzot varam izbaudīt arī dzīvot arī sev. Un mēs esam mēs esam ļoti, ļoti priecīgi tiešām. Tad tu arī rūpējies par sevīm, jā? Un sanāk, es rūpējos par sevi, mēs rūpējamies viens par otru un vispār, mēs ļoti, ļoti labi jūtamies. Tāpēc, ka ja tā sajūta ir kādu mēs pie tevis atnācām, vairāk es noteikti, man tā sajūta ir pazudu, kopš mēs uzreiz sakārtojām, tā kā pa jaunu pārlikām to visu sistēmu, sadalījām. Un ir nenormāli, ir viena pozīcija, kura ir pamatīgi atkritusi no stresa līmeņa, tas ir finanses, un tagad ir ļoti, ļoti tiešām tā sajūta ir fantastiska, tāpēc, kad ir mazāk par ko tev stresot, domāt, jo tu zini, tev tajās vietās, tajos norēķinu kontos, tev tā nauda ir un viss, un tu zini, ka viņi tev tur, tu vari viņu tērēt tām, kam tu esi viņu tur paredzējis.